Nē, nu, faktiski Nacionālajai drošības komisijai pirms vairāk kā 10 gadiem ierādīja īsto vietu, jā, parlamentārā kontrolē, jo tika arestēts, nu jau nelaiķis Jaunžēkers, to izdarīja Jutas Strīķe. Un viņš, Jaunžēkers, tajā brīdī kas bija? Nacionālās drošības komisijas vadītājs. Jā, redz, ka vienkārši jā, tas parāda, kurš ir īstais saimnieks būtībā. Ja ja mēs runājam par attiecīgi šā brīža situāciju, tad Sparāns, kas darbojās SAB ilglaicīgi, ilgadējies darbinieks, ir apvainots spiegošanā, viņam tiek inkriminēts spiegošana, jā. Un tad ir jautājums, cik tālu Nacionālās drošības komisija vispār spēja pārbaudīt, kas notiek SABā un tam līdzīgi. Nu, tāpēc vajadzēja, cik tālu pie kam Sparāns, manuprāt, strādāja tieši pielaižu došanas. Tagad tomēr tas politiskais instruments, varēja būt realitāte, nevis tikai. Bet te jau ir jāraud, jo jūs jau visu, kā Edvards saka, mēs esam visu pārbaudīti, ja? Ko jūs varat pārbaudīt pie tādas Sparāna? Mūs pārbauda. Jūs pārbauda, Edvards. Jūs esat būtībā speciālo dienestu, teiksim tā, ķilnieki. Būtībā tā kontrola par specdienestiem un Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un citām šāda veida struktūrām tiek nodrošināta parlamentā gan no Nacionālās drošības komisijas puses, aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas puses, starp citu jums tur deputāts Zivtiņkungs strādā. Jā. Un arī Nacionālā drošības padome šādas funkcijas veids. Pie tam dienesti, mums tad ir SAB, mums ir valsts drošības dienests un mums ir MIDD. Trīs lielie dienesti, kuri faktiski arī savā ziņā pieskat viens otru. Ja? Tas nav tik vienkārši, kad dienestiem ir absolūti patvaļa. Pats fakts, kad ir atsevišķi džentelmeņi šobrīd iegūši kriminālu procesus un pieķerti, norāda uz to, ka sistēma darbojas. Ja? Sistēma darbojas, labi, tālāk. Es arī gribētu uzsvērt, ka, protams, 10 gadu laikā ir daudz izmainījies un vēl vairāk ir mainījies, es domāju, pēdējo 2 gadu laikā tieši skatās ne tikai valsts drošības iestādes, bet arī citas tiesību aizsargājošās iestādes, valsts policiju, KNAB un citus, kur arī daudz lielāku uzmanību pievērš dažādām dīvainībām, ko viens vai otrs darbinieks īsteno. Un tas pat ir ļoti pozitīvi, ka mēs redzam, ka ir šādas krimināla lietas, skaidrs, ka kurā institūcijā kāds var pastrādāt noziegumus, un ir svarīgi, ka tie tiek saukt pie atbildības. Jebkurā nesaka, saprot, šie dienesti tas nav jebkurā. Jau tad, kad mēs redzam šo četrnieku arī pagājušās nedēļas, kas it kā tika aizturēti, un tad iznāk dienas priekšplānā KNAB cilvēki, bijušie policijas cilvēki. Es saprotu, bet būsim reāli. Mēs, ja skatāmies gan uz Amerikas Savienotajām valstīm, gan uz Krieviju, agrāk Padomju Savienību, neskatoties uz to, cik šie viņu drošības dienesti ir bijuši spēcīgi un ietekmīgi un visādi citādi ar dažādām pārbaudēm. Tāpat arī tur ir bijuši gan nodevēji, gan dubultāģenti un tam līdzīgi. Tāpēc skaidrs, ka iespējamība saglabājas vienmēr jebkurā valstī attiecībā uz jebkuru dienestu, un ir ļoti būtiski, lai šādus cilvēkus maksimāli ātri identificētu un izņemtu ārā no šiem dienestiem. Es būtu izbrīnīts, ja Smiltēna kungs un Dombrovs kungs runātu kaut ko citu, tā jau viņi nepildītu savu pienākumu. Es negribu runāt par pašreizējo brīdi. Mēs runājam par diezgan ilgu laiku periodu, kurā faktiski tika realizēta slikta parlamentārā kontrola. Un kas raksturīgi, ja mēs paskatāmies, neparasta situācija bija pagājušajā 13. saimā, kur Nacionālās drošības komisija vadīja kas? Kas? Māris Kučīnskis. Es nerunāju viņu kā personu, es runāju to, ka viņš bija opozīcijas pārstāvs. Parasti ļoti reti opozīcijas pārstāvjiem dod tik nozīmīgu amatu, kas nozīmē, opozīcijas pārstāvi jebkurā brīdī var izmest ārā no to, kas ir vairākums. Ja? Bet tas nozīmē arī, ka tai komisijai tā loma ir tāda, apmēram, lai tā komisija... Es tā negribētu teikt, tas nozīmē to, ka tā komisija tomēr ir ievērojama, jo viņi var daudz ko arī izdarīt, ja grib šīs personas. Un es drīzāk runātu par to, ko es šodien arī rakstā Poirot runāju par vienotības ēnu par visam tam. Jo 12. saimā faktiski Nacionāla drošības padome bija visi viņa rīcībā, augstākie amati, jo Nacionāla drošības padome jau veido kas, tātad komisija vadītāji, arī aizsardzības komisijas vadītājs, arī ministrs. Ko tu ar to gribi teikt? Ar to es gribu teikt, ka lielā mērā jaunā vienotība ir ne tikai vainojama pie ekonomiskās situācijas, bet arī pie sliktas parlamentārās kontrolas, kas tika realizēts arī šai jomā. Jo Sparāns to pierāda, un Ādamsons, ja mēs runājam, viņš jau no gaisa nenokrīt. Visu laiku